Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu par zirgiem, kā arī es braucu ciemos pie dažādiem cilvēkiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar jātnieku sportu. Un šodien esmu ciemos pie Loretas un Sāras. Sveiks, meitenes! Sveiki, čau! Tātad Loreta un Sāra ir izveidojusi tādu kā zirglietu uzņēmumu. Viņas sākas Sviedrinē, vai ne? Es pareizi tā. Jā, un viņas jau ir, kā jūs redzat, jau dažādas zirglietas saražojušas. Un man liekas, ka viņas Latvijā ir tādas pirmās skaļās, kas vispār ir izveidojuši savu kaut kādu tādu zirglietu brendu. Nu, vismaz, ko es esmu dzirdējusi. Un malečs meitenes ļoti, ļoti forši. Es priecājos, ka tiek Latvijā tas radīts un viss notiekās. Labi, varbūt nedaudz jūs varat iepazīstināt katra ar sevi. Cik jums ir gadu, kā jūs sauc, ar ko jūs nodarbojaties? Tu gribi, lai es sāku? Jā, protams. Labi. Tātad mani sauc Loreta. Esmu viena no Ekonomas Premium pārstāvēm. Es ar zirgiem jau 19, 20 gadus. Sāku ar poniju no 6 gadu vecuma. Tā kā visa mana dzīve ir bijusi saistīta ar zirgiem. Vecāki smējās, kad es esmu no autiņbiksītēm vienkārši jau kaut kā piedzimusi, jo neviens no manis, ir tā, ka dažreiz pārdzimst tie bērni un tā, bet nē, mums neviens nav vispār saistīts ar zirgiem. Ne vecāki, ne vecvecāki, tā kā pilnīgi neviens, tā kā tas ir vienkārši kaut kā out of ordinary. Bet jā, šeit es esmu un netaisos to pamest. Visticamāk, visu dzīvi būšu ar zirgiem. Un tu ar konkūru vai iejā nodarbojies? Ar konkūru. Jā. Nu, kaut kādā esmu lekusi 1,15 m, tas ir augstākais maršruts, ko esmu izlekusi. Bet tas jau bija diezgan pasen. Tagad es pirms kaut kādiem dažiem gadiem lecu 1,10 m, un tad pagaidām es esmu amatieru līmenī. Tagad arī sāku beidzot atkal atmācīt kādu jaunzirdziņu. Atgriežos tur, kur es biju 16, 18 gados. Kā, jā. Lieliski. Sāra? Mani sauc Sāra, jā, esmu otrā Ekonomas Premium pārstāve. Jā, man ir 25 gadi, un es arī jau no bērnības pašas arī nodarbojos ar jāšanas sportu, bet es esmu vairāk tāds ļoti liels hobiju jātnieks, es teikšu, pagaidām ļoti izteikti. Pareizi, katram savs nav obligāts sportā jāiet. Es esmu vairāk tā, un jā, arī jau no pašas bērnības, jau nezinu, jau visur bērnu dārziņā, visur tika dzīmēti zirgi un viss, un kamēr jau pamazām jau aizgāja jau līdz darbībai. Un tagad arī pagaidām es tā ar pauzēm darbojos ar zirgiem, kad ir ofisa darbs un viss tā kā pēc arī augstskolas visur grūtāk apvienot, protams, nekā kādreiz, bet es cenšos, tad ir visādus, paņemu kādus jaunākus zirdziņus, varbūt mēģināju arī uz pusīri kaut ko tādu, varbūt tagad domāju jau kā lēnā garā jau meklēšu arī savējo, bet tā ļoti lēnām un steidzīgi, tādu vienu īsto, jā. Un, bet cenšos vienmēr tāpat turēties zirgos, palikt, man viņu patīk, bez viņiem nevar, ļoti ilgi nevar bez viņiem izturēt visu, pilnīgi liekas, ka depresija nāk virsū. Tā ir, un tā, jā. Un te saprotu, ka Loreta, tev ir savs zirdziņš, varētu mazliet pastāstīt par savu zirdziņu? Jā, man ir brīnišķīgs zirdziņš, man ir zirdziņa vārds Fernanda Laki, piedzima man rociņās. Nopietni? Jā, jau 6 gadi mēs esam kopā. Šobrīd viņš ir saklibojies, tāpēc mūs varbūt nevar redzēt tik ļoti. Mēs bijām salikuši tur video agrāk, lecām, viss bija kārtībā, pagaidām mēs klibojam, mēģinam izdārstēties, tā kā līdz ar to mēs neesam tik ļoti varbūt aktīvi, bet turamies un es viņam esmu apsolījis dot mūža mājas, tā kā līdz ar to tā viņš man bija sagatavots līdz metram, bet tā arī netikām izlikt pagaidām. Bijām tikai 80 centimetri mačos 3 vai 2 reizes, bet vienkārši brīnišķīgs zirgs. Mēs ejam vieni izjādēs, tādā ziņā pilnīgi perfekts priekš manis. Jā, tā kā. Jūs uz vienu viņa esat. Jā, mēs esam tiešām tas ir vienkārši brīnišķīgi. Arī katram iesaka izaudzēt vismaz vienu savu zirgu, jo tas ir pavisam kā savādāk nekā varbūt nopirkt jau iestrādāt. Tas ir tāds tiešām sirsniņai, ka tu piepildījums, lepnums, jā, kā bērns. Reāli bērns. Un es jau visiem saku, man 3 bērni, 2 suņi un viens zirgs. Un kā tu tiki tā kā pie kumeliņa? Tu jau, kad ķēve bija stāvoklī, tu jau zinās, ka tu viņu pirki vai tu aplacināji ķēvi? Jā, ķēve bija stāvoklī, tad mēs viņu nopirkām. Jā. Es tad biju arī šitajā stallī kopā ar Ingu. Inga palīdzēja man ar šo visu. Tā kā, jā. Jo man bija vēl 2 ķēves, pēc tam, kad piedzima Ferdinands, tad man bija sapnis būt audzētājai. Es biju sapirkusi vēl 2 ķēves, viena bija no Audruvīm, viņai bija jābūt kumeļam no
Bakardi un vēl kaut ko. Nu, tur vajadzēja būt superstāram, it kā pēc visam. Bet tā un vēl viena ķēve, viņas abas abortēja tajā gadā. Tas bija šausmīgi depresīvs moments manā dzīvē. Tad sapratu, ka es negribu būt audzētājs, jo es to nevaru. Nu, es esmu pārāk emocionāls cilvēks, laikam, horoskops ir vēzis. Tur vajag tādam riktīgi, tādam zels. Jā. Nu, tad, kad tu arī to kumeļu atrodi un tev viņš pašam jāiet, un viņš nevarēja pacelt, man vēl tā kā bija jābrauc viņš apglabāt, bet es to nevarēju izdarīt. Un, nu, tas viss bija vienkārši tāds posms manā dzīvē, kad es sapratu, ka nē, tas nebūs mans, tad es labāk turos pie sava viena, varbūt kādreiz, kad būs sārstēta sirdsapziņa no šī visa. Bet, un tad es turpināju iestrādāt uz zirgus, vai arī pat iestrādāju, man liekas, vēl kādus 3 zirgus līdz tam brīdim. Man visi ir atraduši ļoti brīnišķīgas mājas. Interesanti, to es pat nezināju. jā. Pēdējais pārdotais ir teicis Somijā. Wow. Atradis arī ļoti foršu jātniecīti lec pa mačiem. Man liekas, viņi lec jau 1,15 m pa vietām. Lieliski. Jā, tā kā visiem ir foršas mājas. Un Sāra, kā tu vispār sāki jāt ar zirgiem? Nu, kādu izdomāji zirgi? Tik random. Es nezinu, es vienkārši visu laiku ļoti gribēju. Tos zirgus visu laiku gribēju. Un, protams, es meklēju visādus variantus. Tad es atradu draugu, kur arī gribēju. Un tad mēs vienkārši gājām tur. Es esmu no Rujienas puses, un tad mēs gājām pie visiem mazajiem zirdziņiem, kur visiem bija apkārt zirgi, un gājām prasīt, vai var darboties ar zirgiem. Un tā mēs arī atradām vienu tādu stallīti, kur tai draudzenei bija pieredze, man nebija. Tad mēs pašas jājām, un tad, protams, arī braukājām visur apkārt uz treniņiem, tad uz burtniekiem, kocēniem, nopietni? Visādiem privātajiem treneriem. Bet tas viss Nu tā, un tad tiku līdz mačiņos, esmu līdz 80 centimetriem izstartējusi. Nu tā, viss tā ļoti maziņu, tā sirdspriekam tiešām. Un tad pēc tam bišķiņ tas viss nopauzējās pēc augstskolas, tieši augstskolas laikā, jā. Bet tagad pēc tam es mēģinu atsākt un tā. Tas viss kaut kā tādā pašplūsmā aizgāja. Tur bija ļoti liela motivācija. Tur bija nenormāli, jo mēs arī braucām pie treneriem. Tur ar riteni 20 km dienā katru dienu. Vienkārši turpat atpakaļ, jo tur bija tāda motivācija, ka vajag tos zirgus un visu. Un, protams, dīcām visur, lai tikai jāizved uz tiem treniņiem un visur. Tagad tā tiešām ir tāda sirdslietiņa, jā. Bet uz tādu lielo sportu es neesmu tiekusies. Man arī protams, tagad gribētos kaut ko palikt, bet tas nav kaut kas, uz ko es vairāk gribētu tiešām. Tā kā mierīgi paiet, ka es varu tam zirdziņam uzticēties un tā. Lieliski. Un no kurienes jūs paši vispār esat, kur jūs dzīvojaties? Esmu no Jēkabpils. Jā, oriģināli no Rujienas, bet tagad arī no Jēkabpils. Ok, un kā vispār ir šeit ārpus Rīgas ar staļļiem? Ir daudz staļļi, kur aizbraukt, zirgus apsīties, kur turēt zirgu? Ir diezgan maz, es teiktu, bet, piemēram, Jēkabpils apkārtnē mums esam diezgan daudz, bet man liekas, kādi 5 varētu būt, bet tur ir tā, kā arī, kur ir par daudz, tur arī tā visiem saspīlētas attiecības, tā kā starp saļiem, kāpēc, bet tas diemžēl, bet tā, ja gribētos kaut kur aizvest tālāk, tad būtu vēl kur aizvest, tā kā. Un cik ilgi jums jābrauc līdz stālim? Tagad ir 30 minūtes tā vidēji. Jā, bet lielākā daļa staļļa arī ir no Jēkabpils 30-20 minūšu attālumā. Jā. Nekas nav tā pie mājām. Un kā, piemēram, jūs varat aizbraukt sacensībām? Šeit uz vietas arī notiek sacensības. Es redzēju, ka jūs tālī notika sacensībiņas. Jā, bija 2. gadu šogad Dros Sport Horses Cup, bet ir pie Ievas ir Ūsuņam sacensības un Kruspils kausu vienreiz gadā rīko. Tur ir vienīgi zāles laukums, bet tā viss pārējās ir diezgan patāli, man liekas, tuvākās kaut kur 1,5 stundu, 2. Tad ir, protams, viss Valmieras gals vēl tālāk Pāca, kur notika. Tur vispār mums jābrauc ir 5 stundas. Oh my God! jā, mēs vēlētos aizbraukt. Mums tikko bija atbraucis Kalējs Ivo, un viņš teica, ko nebijāt, mums tāds ieliec veids. Tas ir tik tālu, tā kā, lai aizbrauktu un lai tavs zirgs kaut vai nožakot vienu šķērslīti, un tad tu saproti, ka tā kā braukšu mājās 5 stundas. Teikt. Un ja jūs vēl lecat pirmos maršruts, kas 60, 80, tas ir jums jābrauc iepriekšējā dienā labāk. Jā, tu nevari izbraukt 3 un pēc tam vēl likt zirgam lekt, protams.
Ok, interesanti. Un kā jums ar vetārstiem vispār šeit atbraukt? Cik laika jums iepriekš vetārsts ir jārezervē, lai viņš pie jums, piemēram, tiktu? Mums pašiem savs vetārs, Saiga Martino, bet tīri tā, jā, ja ir kaut kas nopietnāks, tad vieglāk ir aizvest uz klīniku. Nopietni? Jā. Mēs nevaram. Tā parasti vēl bija Gita Ozola, ko es agrāk, ja kaut kas notika, kaut kādi gadījumi, kur tu saproti, ka varbūt kāds vetārs, kas mācās vai tikko ir pabeidzis, netiks galā, vajag pieredzi. Tad, jā, es piezvanīju Gitai, un Gita parasti nākamajā dienā varēja atbraukt, ja nebija tiešām nekas tik steidzams. Bet pārsvarā, varbūt kādu var dabūt, bet tā, ja tiešām kaut kas nopietns uz klīniku uzreiz, neviens nebrauks pārsvarā. Zobus sataisīt? Vienkārši laicīgi sarunājot 3 mēnešus iepriekš. Nav jau, man liekas, tāda izteikta problēma. Tā arī var ik pa tiem 2-3 mēnešiem, gan kalējas brauc, gan zobārsti, gan arī Kalēja vienkārši 2 mēneši, bet 2 nedēļas iepriekš kā runā, lai viņš ieplāno. Bet parasti jau, tagad, ja vēl brauc, viņš arī kaut cik viņš plāno, kad mēs esam, tad viņš zina, ja mēs uzrakstījām, ir jau pārauguši, un tad katrs mums savādāk arī tas dzirdziņš ataudzē tos nadziņus, tad mēs tā kā vienkārši laicīgi rakstam, lai mēs rēķinātu to kaut kādu nedēļu vēl vismaz, kad viņš vēl sakārto savas darīšanas, lai varētu atbraukt pie mums. Un tas nebūs nekad tā, kad klausies mums šodien vajag vai rītdien, tad nē, var necerēt. Nokritīs pakaus un tad ir viens pakaus. Tieši tā, jā, tā ir arī lielākā problēma, bet mums Inga pati sit. Piesit, ja vajag ļoti, tā kā tas, jā, atrast kādu ir, bet arī ir Bebrenē, ir Ladai, ir, tur arī ir cilvēciņš, kas var atbraukt tādos gadījumos, ka tiešām Okay. Un kā jūs vispār abas iepazināties? Augstskolā. Mēs augstskolā. Mēs studējām kopā bakalaurā, lauksaimniecību, abas divas Jelgavā. Tur mēs mācījāmies vienā kursā, bet neteiktu, ka mēs bijām. Mēs vienkārši zinājām, ka vienotru eksistē. Bet tā draudzenes mēs nebijām. Bet tad mani mīlestība atveda uz Jēkabpili, un tad mēs kopā sākām arī braukāt uz... Viņa brauca man zirgus, jā. Man bija 2 zirgi, man bija tikko sākušās muguras problēmas, atklāja protūziju un tad man bija tāds, Sāra, varbūt tu vēlies. Tad Sāra nāca, brauca, man uz zirdziņus, un pēc tam mēs vienkārši stālī runājām, ka jāiet uz maģistriem. Aizgājām uz projektu vadību kopā, un tur arī vispārīgi kā tā ekvivants radās. Jelgavā, ja? Jā, Jelgavā. Kā jūs dzīvojat šeit un braucat uz Jelgavu? Tā arī mēs braukājām. Jā. Tur bija maģistri. Labi, maģistrā nav tik bieži laikam. Traki, jā. Mums bija piekdienas, sestdienas. Jā, un tad jau sestdienas vakarā mēs bijām mājās, un piekdienas no rīta vai ceturtdienas vakarā mēs turiem braucām. Līdz ar to nebija tik traki, un arī piekdienas mums bija diezgan sakarīgs laiks. Nebija tā, ka 8 no rīta ir jābūt Jelgavā. Mums, man liekas, bija 10. Man liekas, visgrūtākais bija kaut kāds... Pirmais kurs arī bija, jo tur bija tie 4 mēneši jānobrauc tā, ka katru piekdienu, sestdienu. Tad tas bija tā kā uz decembri jau likās, jau bija ļoti grūti piecelties, bet mēs saņēmāmies un izbraucām. Pēc tam jau sākās arī prakses un visas praktiskie darbi bija vieglāk. Jā. Tā kā... Un kāpēc tās traumas bija atgūt, atpakaļ uzkāpt zirgā? Nebija tā kā bailīgi? Patiesībā tāpat nebija trauma. Cik es sapratu no visiem ārstiem, ka tas ir vienkārši radies no kaut kādas traumas, bet nav bijis iznācis ārā. Ka tas disks ir bijis izspiedies, bet viņš vienkārši, tā kā es biju tajā sportā diezgan aktīvi, viņš vienkārši neļāvās justies traucēts. Un tagad, kad sanāca tā sēdošais darbs, plus vēl arī studijas atkal tu tur nosēdi 8 vai 9 stundas, vai ne, labi, tu tur aizēji pastaigāties. Uz zirgiem netiec tik daudz, cik mēs varbūt 3 reizes nedēļā palika uz jāšanu, varbūt 2 reizes nedēļā, protams, arī privātā dzīve un suņi viss. Un tad tas iznāca ārā. Un tad tas vienkārši iznāca ārā tā, ka tas ir slimnīca. Līdz ar to, tad es sapratu, ka varbūt vajadzīga ir pauzīte, tad man bija pauzīte. Tad es arī izdomāju to otru zirdziņu, jo vispārīgi es viņu arī gribēju sev. Negribēju kādu pārdevu uz to Somiju, tas bija tikai pirms gada, man liekas. Jā, mēs jau gājām maģistros. Tad... Un ko tev dakteris teica, lai tā nākotnē neatgadītos ar to vingrošanu? Vingrošanu? Jā, bet man mamma fizioterapeiste. Lieliski. Ja gadījumā kaut kas notiek, viens mans mammai. Un tad viņa pasaka, ko darīt, ko nedarīt, un es atkal esmu atpakaļ. Bet grūti saņemties vingrot, ne? Jā, ļoti tos garlaicīgos vingrinājumus. Es vispār nekad neesmu bijis vingrotājs, esmu bijis dabas cilvēks, kuram patīk iet ārā, staigāties. Jā, pie zirgiem es varu būt stāvlī tur 4-5 stundas. Bet tīri tā, luksā. Viņam kaut kurā brīdī sākas šīs pēlītes. Luksā viss.
Viņam arī vajag uzmanību, jā. Jā, tā kā, jā. Bet viss kārtībā, tas nemazina man pozitivitāti dzīvē. Neko citu. Ok, nu, un tad pastāstiet par savu uzņēmumu vispār pirmsākumiem. Kā jūs izdomājāt izveidot šo te brīnišķīgo brendu? Nu, tas viss arī aizsākās tajās maģistra studijās. Jums nebija ko darīt, jūs sēdējāt, domājāt, Nē, ko mums darīt? maģistra Strādāk. tieši otrādi. Maģistra studijas viņas bija, tā programma bija ļoti vērsta uz praktisko tieši. Jā. Mums bija ļoti daudz praktiskie darbi, kur bija arī, un bija ļoti daudz arī radošie kursi, kur tieši bija jādomā šīs idejas, bija ideju ģenerēšanas, biznesa plāni, jāveido projekti līdz tādam kā jau realizācijas jau sākumam. Lai tu visu varētu, visas finanšu tabulas, nu pilnīgi viss. Un tur mēs arī, nu, tā kā, protams, tur ir grupa darbiņi, mēs jau bijām, kā zināms, parasti vienmēr vienās grupās, kā jau tas notiek visur. Un tad, nu jā, vienā no šīm vairākajām ideju ģenerēšanām šis projekts arī attīstījās tieši par šīm zirglietām. Jā, es uzrakstīju maģistra darbu beigās par visu šo. Ok, superīgi. Jā, tā kā Jā. starts bija gatavs. Pirmsākumos varbūt mums bija tā ideja pati attīstījās kā tādu ekoloģisku produktu. Mēs Jā. gribējām vairāk no linijām un visu šo attīstīt. Jā. Bet, Arī tā kā tas kaut kas nebijis. Jā. Kaut kas tāds, kas ir, nu, tāds Dabīgs. Latvijā nebijis, pasaulē nebijis, kaut kas, ko varētu patentēt, taču tas ir ļoti dārgi. Protams, jā. Tad, un mēs sapratām, ka mēs vispārīgi šis uzņēmums ir tapis bez kredītiem. Vēl joprojām bez jebkādām reklāmām, tīri tikai no sevis. Šis ir vienkārši tāds, nezinu, tiešām Maģistra darbs. reāli, bez Šis ir maģistra darbs, turpinās, jā. Bet mēs augam ļoti ātri, attīstamies. Mēs arī šodien uzfilmējam vispār video, ka mēs meklēsim kādu palīgu sev, kas mēdījus pārvaldīs, jo mēs saprotam, ka mēs varam, nu, tā kā mums ir jāsūt tagad daudz kvantumos, kolekcijas dažādas, viss, mums vienkārši nevaram, mums pietrūkst. Nav kapacitāte vienkārši Jā, mēs tam nevaram visam. divatā pavilkt arī tos sociālos tīklus, tā kā. Jā. Nu, jā. Un tad par te... Nu labi, bet, nu, jā, tad jūs tā kā gribējāt rakstīt to Tad maģistru. mums tā kā arī attīstījās tā projekta, bet tas bija tieši par tiem linijām, un tad mēs domājam, varbūt kaut kas jāmēģina. Mēs tā kā veicām arī to tirgus analīzi tieši uz visu to ekoloģisko, bet sapratām, ka tas ir ļoti laikietilpīgs un garš process, un mēs tā kā pilnīgi neko nezinām. Nu, ir nulle, kā vispār notiek ražošana, kā notiek pārdošana, kā Ko pilnīgi patērētājs varētu vēlēties, jo ir taču tik daudz, Jā. kā visi veikali pilni un tā. Nu, tā kā vai tiešām kādam būs vajadzīgs, ka mēs pirmkārt bez nekāda brenda vai ne mēs ienāktu uzreiz ar šo ekoloģisko produktu, ar jaunu, pavisam jaunu veikaliņu, jaunu visu, un vai tiešām mēs būtu kādam vajadzīgi. Mums kā uznāca šaubas par to, ka, nu, vēl bez tā viss, cik tas ir laikietilpīgi, un ka tam visam vajag prototipu izmēģināšanu un to, kā mēs no sākuma izdomājam, ka mēs vēlamies, tad pamēģināt ar kaut ko safer, tā kā variantu, kas būtu drošāks. Jā, un tad mēs sākām jau vienkārši uz tādu kā zirglietu ražošanu, ka izlēmām, ka, paskatīsimies, kā būtu izveidot savu to zīmolu, kā no nulles būtu kaut ko uzražot, un tad jau izdomājām, ko mēs gribam. Un tad sākām meklēt ražotājus, prasījām piedāvājumus, mums sūtīja piedāvājumus, mēs sākām izvērtēt, vispār saprast, kas tas ir nepieciešams zirglietu ražošanai, uz ko ir jāskatās, ir kvalitāte, nezinu, cena, piegādes termiņi, vispār ražošanas termiņi, komunikācija ar ražotāju, kā vispār nodrošināt arī to kvalitāti ražošanas procesā un to visu. Un tad mēs, pirmais mūsu pasūtījums, tas bija tāds, viņš nebija liels, viņš bija diezgan maziņš, bet tas mums bija tas moto, tā kā, ja nesanāks, varēsim katru dienu likt citas sev, tā kā būs mums ļoti daudz sviedriņu un komplektiņu. Varēsim, nezinu, katru gadu dienu jaunu likt, jā. Un tā, bet, tas bija tāds interesants tiešām process, bet tad mēs arī pēc pirmajiem sapratām ar pirmajiem ražotājiem, mums nebija komunikācijas. Jā. Grūti, ja bija neatbildēja, ilgas atbildes. Jā, bija ļoti tāds, tā kā, mēs sapratām, ka tie nav mūsējie, ka mēs varam daudz vairāk. Tieši tad, kad arī produkcija atnāca, tā kā cilvēki bija starā, ka kāds tā kā savējais kaut ko ražo, ka tas ir latvietis, ka tā kā mums sapratām, ka jā, pieprasījums ir.
Un cilvēkiem arī patika cena, jo mums bija ļoti zema cena par komplektu. Sanāca 45 eiro laikam. Bet tikai tāpēc, ka mēs arī nebijām apmierināti varbūt ar to, ka mēs redzējām, ka tas produkts nav tas, ko mēs no sākuma bijām iztēlojušās savā galvā, un mēs uzreiz nomainījām ražotāju. Un tad tapa viss šis, kas ir atkal kvalitāte, ko mēs esam gatavi pārstāvēt. Nu, tā kā un turpmāk arī ražot. Jā, tāpēc arī pēc tās pirmās kolekcijas tā varbūt, jā, tā tiešām nebija tas, ko mēs gaidījām. Un tad arī nedaudz bija tāds tā kā, nu, nebija tās pārliecības arī reprezentēt sevi tādas, nu, ka tu zini, ka nav, bet tev viņš ir, un tā tomēr ir jāattīst. Cilvēkiem tāpat ir jāzina arī ar to, kas tev ir, un mēs citādāk uz priekšu neiesim, netiksim. Un, bet labi, ka mēs turpinājām, neatmetām ar roku. Tagad tagad ir tiešām ļoti liela izaugsme. Tagad arī esam gatavs pamēģināt vēl dažādus citādus produktus un arī visas tās dizainēšanas, viss. Nu, tur ir. Tas bija ļoti sarežģīti visu saprast, bet tagad tas aizies kaut kā pašplūsmā un ir labi, jā. Un jūsu pirmais produkts bija sviedrene ar austiņām? Jā. Kādā krāsā bija? Vai jums tur vairāk krāsa, teal blue, tāds tirkīs, zils un baltas. Jā. Un dizains jūs... Bet baltās bija jābūt violetām. Viņas vienkārši atnāca baltas. Jā, mums bija paņemtas violetas. Mēs gribējām, lai viņas ir līdzīgi kā šīs lilā, bet mazliet tumšāks laikam bija. Nu, kaut kas tur bija tāds. Un tad viņas atnāca baltas. Un mums bija tāds, strādāsim ar to, kas ir. Tas tā kā bija pirmais tāds izmetiens ārā no komforta zonas, jo palielam šis biznes ir tikai un vienīgi tāds, vai tev ir elastība ar šo dīlot vai nav. Un dizainu jūs paši izdomājāt? Jā. Cik ilgi domājāt? Man liekas, kāds pusgads bija. Tik ilgi? Jā, jo tur visu laiku arī sanāk tāda turpat atpakaļ komunikācija arī ar ražotāju. Vai to var tā kā izšķintēt? Jā, viens ir, ko mēs izdomājam, otrs ir realizācijas iespēja, vai tos vispār ir iespējams. Bet mums arī bija vidējā pusgada ietvaros, mums bija jāizveido savs logo, kā mēs sauksim uzņēmumu. Un tā kā tur jau, protams, arī bija vairākas idejas, tad viss tas, kā mēs viņu novietosim, vai mēs liksim apakšā to prēmiju, vai mēs liksim kaut kā savādāk, vai taisīsim viņu aplī, un tad mēs izdomājam, par to līniju, un tas viss, un, protams, vēl arī mūsu pirmajām sēdenītēm bija tas, ka tā kā starp kvadrātiņiem bija tas tā kā EV. Varbūt var paņemt sēdnīti, varbūt var parādīt, kā jums. Tieši ir. Jā, mums ir. Šeit, bet jā. viņi ir šobrīd jaundienu vienkārši izstrādāt, viņi tīci metīgi. Jā. Jā, šādas viņas bija pirmās mūsu sviedrnīcas, un tas EV. Bet jā, tad tas nebija tā kā tas, ko mēs tiešām vēlējāmies. Pēc tam mēs sapratām, ka... Un tad nākamais pasūtījums tapa arī kādos 4 mēnešos jau bija tapis un atnācis. Jā, vidēji tā arī ir, ka katrs pasūtījums, katrs dizains to kaut kādus 3 mēnešus vidēji. Tas ir kopš jau tā ideja sākas, tā doma, ka varētu kaut ko tādu, un tad kamēr visu, tad jā, līdz tam gala produktam ir kādi 3-4 mēneši. Jā. Un nosaukums kā tapa? Tā pamatdoma tam ir tāds ļoti interesants. Mēs saprotam, ka neviens viņus arī nevar izrunāt. Jā. Mačos ir bijis, tāpēc pārstāvis ir Sāra vai Loreta vienkārši sponsori, nevis ekvivants prēmiju. Jā, bet tas pamats ir tā kā ekvīri jau kā, jātnieku sports, un tas ekvivants mēs tā kā pielīdzinājām ekvivalents, tā kā līdzvērtība, vienlīdzība. Mums arī tā doma ir tāda, ka, tādus skaistus un elegantus produktus, bet pieejamās cenās. Vienkārši, lai būtu visiem tādu vienlīdzību sniegt, visiem neatkarīgi no tā, cik tev ir naudiņas, cik nav. Un mēs tā cenšamies. Tāpēc arī mēs gribētu izveidot arī dažādu cenu diapazonu kolekcijas. Tāpat arī nākotnē pievienot šo ekoloģisko produktu klāt kā atsevišķu vēl sadaļu. Tas jums ir tā kā nākotnē, tie ekoloģiski. 5 gadu mērķis, tāpēc, ka tomēr tieši tā kā mēs teicām, jau viss prototipēšana un viss tas aizņems laiciņu, bet tas ir, mēs to esam saglabājuši kā mērķi, tas ir viens no sasniedzamajiem darbiņiem. Jā, sākums bija tā kā gribējās kaut kādu drošu, stabilu pamatu, izveidot šo zīmolu, vispār atpazīstamību, ka cilvēki mūs zina, ka mēs arī zinām, ka mums ir kaut kāds pieprasījums, un tad uz šī... Pamatkapitāls arī, jā, jo šobrīd mēs vismaz varam nosakt visus pasūtījumus no
pārdotās produkcijas, līdz ar to mēs šobrīd eksistējam ļoti labi. Pa nulēm iziet, jā, šobrīd ir vienkārši tā, ka pieprasījums piedāvājums ir līdzvērtīgi, un tad, ja mēs turpināsim, varēsim pacelt to, kad mums ir vairāk klientu, vairāk atpazīstamības, tad mēs varēsim arī nodrošināt šo kvalitatīvo ekoloģisko produktu, kas ir jau dubultā ražošanas cena un vispārējais. Jā, bet tas noteikti ir tāds tiešām mērķis, no kur mēs neatkāpsimies. Un kas tie būs par produktiem? Arī sviedrenes vai arī segas? Vai... Šobrīd mums tā kā pirmais varētu būt vasaras linu sega, ko mēs vēlētos izstrādāt, jo, piemēram, arī daudz kur braukājot apkārt, mums ir, piemēram, mēs tirgojam ziepītes, jo daudz kur mēs bijām, bija... tā kā nebija toaletēs, ūdens un tā tālāk, un tie bērni staigā un viss, un, protams, karsti, visur ir mikrobi. Un tad, mēs tāds, mums jātirgo ziepītes, tad vēl kaut ko skatāmies, tad cilvēki... Tā kā kādas ziepītes? Tādas mazas lapiņas, uzsūtam vienkārši no veikala, mazas lapiņas, kuras tu vari paņemt vienkārši kā lapiņu veidā ziepes, vienkārši nāk lifozētas, nezinu, kā viņas, ir kā visas tās avenes un visas tādas lapiņas ar ziepītēm. Un tev vienkārši var stāvēt jebkur mačos, un tad tu aizēji vienkārši viņas ar ūdeni saslapinās, viņas strādā kā reāls ziepes, bet tev tikai viena lapiņa jāizmanto, piemēram, no 50. Un tādā veidā mēs vienkārši braukājam, mēs skatāmies, kas ir vajadzīgs. Un tad mēs braucām ar draugu, un viņam bija tās, vajadzētu reāli segas, kuras ātri izžūst, kuras tu vari ievērt ūdens spainī un uzlikt tam zirgam, bet viņa nebūs tev jāved pēc tam slapi mājās. Un viņš bija tāds, links, lūdzu, jā, mums vajag šo. Tā kā, tā apmēram arī tas ir tas ideja, tas ģenerēšanas process, kā tas viss rodās pēc vajadzības palielam, ko mēs redzam, ka cilvēki varētu novērtēt un lietot. Tā izklausās ļoti laba ideja. Ļoti laba ideja. Es pat nezinu, kur tagad tādu varētu nopirkt. Tā kā pa lielam nav. Vienīgi tu to vari mēģināt darīt ar mušsegām, bet atkal tas tomēr nav uzsūtošs audums lins kā pats par sevi. Viņu tu vari saslapināt, bet arī viņš vēja vai karstuma ietvaros viņš ātri izžūst. Tur 2 stundas un tev jau vairs nebūs slapja sega, bet viņa būs tāpat varbūt vēsa un vispārīgi elpojoša arī kādā ziņā noderēs transportā un tā. Jā, tas varētu būt vienkārši tas aizsākums tam visam, bet tā mēs gribējām bintes. Linu bintes, jā, mēģināt, bet, protams, kaut kādu elastēnu jau tur būs jāliek klāt, lai viņas būtu. Vai turās kopā kaut kas. Jā, un tad apvienot vienkārši varbūt ar kaut kādu apakšu kokvilnu, protams, arī sviedrenītes ar vilnu un visu to vienkārši apvienot, ka katrs tas kompozītais materiāls ir dabīgs un ekoloģisks. Jā, pufiņu to pašu, no aitādas. Jā, bet tas, pirmais ekoloģiskais būtu tieši uz to dzēsēšanu vairāk. Tā kā arī mēs redzam, ka mums vasaras ir bieži vien, ka mačos, piemēram, nenormāli karsts, kur nav kur arī patvērties. Un tieši atvēsināt gan kājas, gan pašu zirgu, gan visu. Bet, tas arī būs ļoti, man liekas, tāds garš testēšanas process, jo tur viss materiāls, visas īpašības materiālam arī kā zirgs jūtās, vai vispār patīk, nepatīk kaut kas tāds. Un, tas būs tāds zinātniskais pētījums. Interesanti. Turpinam mācīties. Jūs atceraties savu pirmo pasūtījumu vai savu pirmo klientu, piemēram? Mēs atceramies tos vispārīgi pirmos mačus, kad mēs tirgojam pirmo produkciju. Tas bija šeit pat. Mēs tikai bijām citā stāvā, mēs bijām Mūsiņā, bet tirgojāmies mēs šeit. Un tad mēs atceramies it īpaši to vienkārši, cik cilvēki bija atbalstoši. Un kad ļoti daudz savējie nopirka tieši komplektus un leca turpat mačos, vai kā arī staļa saimniece pienāca, teica, man vajag izlekt mačos, dodat komplektiņu. Un tas bija tā ritīgi forši. Tas bija varbūt arī tas, kas, kad savējais nopērk un izrāda to atbalstu un tos labos vārdus, tu dzirdi, tad ir kā mazliet tas ieskrējiens, vēlme, vilkme lielāk uz to visu pasākumu. Bet mēs katru klientu vispārīgi kā tā, mēs katru klientu pāršērosim, katru klientam, kurš vēlēsies, uztaisīsim collaborationu. Mēs tā kā visus novērtējam, mēs visiem novēlam veiksmi, taisam intervijas ar visiem, kas startē ar mūsu sviedrenītēm vai tiešām mums katrs jūtamies kā viena liela ģimene. Jā, jo mēs arī atceramies vienmēr, ja kaut kur redzam, piemēram, arī mačiņos vai kur kāds iet, mēs tā kā uzreiz ir, viņa toreiz nopirka, viņa ir mūsējā, es zinu, ka viņa ir. Visi tādi ļoti atbalstoši. Jo tas sākums arī par tiem pirmajiem mačiem, tas, ka visi bija savēji, un tas sākums arī ir tas bailīgākais, ka liekas, ka tevi nevienam nevajadzēs. Viss skatīsies ar šķību aci un viss.
Bet, jā, iedara to atbalstu un to sapratni un visu tā kā. Turpināt to visu tiešām. Tas bija forši. Tas bija tiešām forši. Un vai jūs sākumā domājāt, ka jums šis uzņēmums tagad uzaugs līdz šim līmenim, kā jums tagad ir? Nē. Sākumā mums bija tāds, vai būs vai nebūs apmēram. Tāds nebūs. Jūs testējāt. Jā, viss būs kārtībā, bet mēs tiešām nekad nedomājām, ka mēs veiksim šādu pāris tūkstošu vērtus pasūtījumus jau katru reizi. Un, es pat nezinu, cik ātri mums pazuda iepriekšējā produkcija. Tā kā mēs uzsūtījām, man liekas, pagāja 2 nedēļas, mums vairs nekā nebija. Un mēs pat gribējām atbraukt uz šejienu un uzlikt, lai jūs redzat, varbūt tie, kas mums nepazūd, bet mums vienkārši tā kā nebija. Tādā ziņā tas viss ir tā kā paldies jums, protams, bet mēs nekad nesapņojām par šo. Jā, man liekas, arī tāds, par ko mēs vispār nebūtu aizdomājušās, ir, ka mums ir tā personalizācijas iespēja tagad, ka mēs jau esam izveidojuši jau 2 lielus personalizācijas pasūtījumus, kas ir tas Purple Dream Team meitenes un arī uz pasaules kausu. Jā, mums bija tāds liels pasūtījums. To mēs noteikti nebūtu iedomājušās. Nē, es nedomāju, ka mūsu sega būs Kristofa Neretnieka zirga. Tā kā nekad, es nezinu, kuros sapņos man tas varēja rādīties, bet nē, es to vienkārši, protams, ka par savējo, tā kā liekas, Dievs, cik forši, varbūt kāds cits to nepamana, bet priekš mums tas ir vienkārši tāds, tā kā, tas vienkārši dzinulis, ar ko tu turpini darboties, tā kā, ja cilvēki to redz, novērtē, pasūta, tad kāpēc gan nē, tad mēs jau tikai iesim uz augšu. Jā. Un cik ilgi jums aizņem uztaisīt to personalizēto sviedru vai segu, piemēram, vai uz Inču kalnu, cik jums tās sedziņas bija ilgi jātaisa? 2 mēneši. Pilni 2 mēneši. Mēs izstrādājam dizainu, tas ir ļoti ātri, diezgan ātri mums tās idejas uzģenerējas, bet pēc tam, kad mēs nododam jau to visu tālāk, tad atkal ir 2 mēnešu laikā mēs vienkārši sarunājamies visu laiku, piemēram, ar Inču kalnu šajā gadījumā, cik liela logo, uz kura sāna. Tādu un tādu rakstu, šādu un šādu, piemēram, diegu ņemam, jā. Tā kā, lai viss ir saskaņots, lai pēc tam nav kaut kas, kas varbūt... Viss atkarīgs ir arī no klienta, cik ātri mēs varam sakomunicēt, ko vajag, kā vajag, ko mēs gribam, tad mēs arī varam ātrāk palaist uz šo ražošanu, jā. Bet, pārsvarā ir vienkārši dizaini, jau tas ir pavisam ātri. Protams, viss ražošanas process, bet mēs tagad nākotnē domājam attīstīt to tā, ka mēs pa periodiem pieņemsim šos personalizētos pasūtījumus ik pa 3 mēnešiem, lai visi būtu vienkārši vairāk, lai arī aktīvāk notiktu šis ražošanas process. Ir tādāk, ja mēs katru ņemsim atsevišķi, tas būs ilgāk nekā, ja mēs visus paņemsim reizē. Jā. Tā. Uz kvantumu ir bijis šī vieglāk arī strādāt. Protams, jā. Tu vismaz tad nedali to, tev nav jāatliek, Dievs, man tagad pēc darba vēl vakarā ir jāatcerās, piemēram, Kitijai, ja tur sataisīt šis un tas, bet tad tu atceries, ka tu jau noliec to vienu dienu, ka pēc vakara mēs satiekamies parasti, un tad mēs arī visu to izdaram vienas dienas laikā, ka vienkārši no A līdz B. Ja mēs jau zinām, ko tas klients vēlās, un tad viss jau ir tā kā saliks pa plauktiņiem, ja tev ir tikai viens cilvēks, kurš tev ir visu laiku jātur prātā, plus vēl tev pa omnivu visu laiku jāsūta, vēl ir viss privātā dzīve, viss, un, protams, arī darbā, kāda sezona aktīvāk, kāda ne. Man ir tīpaši lauksaimniecībā tagad ar to visu, ka mums ir bija jābrauc uz mačiem un visu, un vēl lauksaimniecības sezona tieši tad, tagad, kā tuvojās kulminācijai, tad vispār ļoti traki, jo darbā stress, tur stress, šeit stress, visur tā kā, apmēram tāds, ka daudz visur sakrist vienā. Tāpēc, jā, pa produktiem, pa periodiem būs noteikti vieglāk. Un pasaules kausa tik laicīgi jums sazinājās, ja pa tām sedziņām? Jā, tas bija maijā, man liekas, tad bija Everest kausa, tad viņi pienāca pie mums, un tad nedēļu vēlāk jau sazinājāmies. Superīgi. Jā, tad mēs arī sagatavojām visu piedāvājumu, visu mēs arī nodrošinām visas vizualizācijas, un tad arī pēc vizualizācijām notiek saskaņošana, jā, vai jums patīk, nepatīk, un tad arī darbojamies tālāk. Jā. Un kas vispār bija grūtākais uzsākot šo biznesu? Kas jums bija tāds, grūti? Tas arī bija, man liekas, tās bailes tieši. Jā. Kad vienkārši nesanāks, bailes, ka nesanāks. Bailes, ka nevienam nevajadzēs. Kad ir tik liels piedāvājums jau no visa, ka kā tu gribi kaut ko savu ienākt, tad vienmēr būs tāds bailes, ka nevienam nevajadzēs, bet ja tu to māki pasniegt, tad... tad, kad mēs sākām visu, mēs ļoti daudz redzējām arī TikTokus. Kamēr tevi neviens neredz, kamēr tevi neviens nedzird, tikmēr tu nevienam neesi vajadzīgs. Bet tikmēr kā tu vari sevi parādīt, vai ne, un tevi ieraudzīs, visticamāk, tevi atpazīs un pēc tam tev vajadzēs, kaut kādā brīdī. Bet, jā, tās bailes bija, tāds
priekš kām, zin kā vēl arī kāds no tuvajiem, no vecākiem vēl kaut kā saka, nu tur jau nebūs biznesa, jo pieraduši, ka zirgi nav biznesa, kad tik Tikai ilgi, mīnusi. jā, tikai mīnusi, un tad vai tad tiešām šitais sanāks. Bet nē, nu, tādā ziņā es domāju, ka cilvēki novērtē tieši to, ka mums ir pieejamākas cenas nekā, nu, piemēram, par komplektu nekā varbūt citos veikalos. Un, jā. Un ko jums ģimene saka, atbalsta un priecājās? Manējā 50 uz 50. Tā kā priecājas, ka es kaut ko daru, bet viņai esmu apnikus ar visiem tiem zirgiem. Traumā. Nē, manējā ļoti atbalsta. Visi ir atbalsta, bet kopumā visi ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Nu, tā kā arī tuvākie draugi. Un visi tiešām priecājās arī draugu lokā satiekoties. Visi saka tikai atbalstošs vārds, ka jūs ļoti vēl maliči. Tā kā ir jau grūti uzsākt un spērt to pirmo soli. Nu, vispār, tā kā, jo idejas, man liekas, ir katram otrajam ir idejas, ka kaut ko vajag, kaut ko es gribu. Bet tas jau nav tik vienkārši. Nu, kā, bet, kamēr tu nesāksi darīt, tas arī nekļūs vienkārši. Un tas nebūs vienkārši. Nu, vienā brīdī nav. Bet tu lēnām ej pa to. Jā, tu lēnām ej to solītim lietas uz priekšu. Un tad kaut kā tas viss savalkās kopā un kaut kas jau sanāk. Nu, galvenais ir arī nebūt too hard on yourself. Nu, tā kā tev nav jābūt perfektam uzreiz. Nu, redz, mēs varējām padoties pie tās pirmās kolekcijas, bet mēs nepadavāmies, jo mēs vienkārši sapratām, ka mēs neesam vēl dabūjušas no šī visa, ko mēs vēlējāmies. Bet tad, kad mēs to būtu dabūjuši, un ja tad nebūtu labi, tad varbūt mēs būtu padevušās. Bet tā kā nu, nav pie pirmās kļūdas, tā kā celies augšā, ej tālāk. Jo, ja sāks kaut kad skriet, būs vieglāk. Tā kā ieskriesies un aizies, bet tas, ka no sākuma nav viegli. Varbūt jums bija vieglāk, ka jūs esat divatā. Jā, varbūt arī mēs vienu otru visu laiku varam bakstīt. Nu, tā kā, vai tu izdarīji to, vai tu izdarīji šo, tad jāizdara tas, un mēs varam sadalīt uz 2 tos pienākumus. Kā jūs sadalāt? Nu, varbūt jūs abas gribat darīt vienu lietu. Nē, piemēram, es neesmu tehnisks cilvēks vispār, necik, es nemāku bordīs. Tā nav tik traki, bet aptuveni tā mani varētu raksturot. Jā, tā kā es vairāk pārvaldīšu tur visu. Nu, Instagrams ir mans, TikToks ir Sāras, mums ir tā sadalīts, un tad Facebooks iet pie Instagrama, tur mēs neko atsevišķi neliekam speciāli, tad vēl manējās ir finansiālās, visas naudiņas stāv pie manis, firmiņa ir izveidot zem tēva uzņēmumu, tā kā tas viss, un... Loreta vairāk ir kā komunikācijas, sabiedriskās attiecības, un grāmatvedība. Jā. Un es esmu atkal visas tehniskās lietas, visi dizaini, kas ir sagatavošanas, nu viss tāds. Tā kā arī kā ko izdarīt. Jā. Bet, šīs ir izveidotas Sāras. Jā. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Tas arī kaut kāds, tas ir vairāk mans. Man, piemēram, es neesmu sabiedrisks cilvēks, varbūt tāpēc arī dažreiz tik tā kā ir lielāks pauzes. To nevar pamanīt, es nepamanu. Jā, bet, varbūt es seko līdzi un man ir grūti piesaisties tām sociālo tīklu lietām. Jā. Bet tā mēs, mums ļoti labi ka mēs esam divatā, un plus mums arī ļoti atbalstoši draugi, un mums ir katrai ir savs paziņu loks, un paziņu lokā ļoti daudz zina kaut ko. Un katrs dara kaut ko citu. Piemēram, mana māsa izveidoja mūsu logo. Wow. Tā kā, kad mums vajadzēja steidzami izšūt kaut ko uz pasaules kausa, mums arī ir pazīstama ar izšūšanas mašīnu Adriānu, viņiem arī uzņēmums, un uzreiz tev varēja tajā pašā dienā visu palīdzēt. Tas ir lieliski, tas ir perfekti. Vienas segas, jo mums tur arī tāds stāsts. Bet, nu tā kā es saku, tas viss ir tiešām reāla elastība mums ir. Nu tā kā mēs esam 50 uz 50, bet mums tā kā ir kaut kas, kurš vairāk pavilksies uz to un varēs izdarīt to, un kurš nevarēs. Nu, ja man ļoti vajadzētu izveidot kaut ko, es varbūt būtu kaut kādu banneri izveidojis, bet tas noteikti nebūtu tik labi kā Sāra, piemēram, ja, un tāpēc... Mēs esam ļoti dalāmies. Tas ir ļoti labi. Neraujamies uz vieniem pienākumiem. Jā. Es negribētu nekad Sāras pienākumus, viņi noteikti negribētu manējos. Un kā pa dizainiem jūs izdomājat? Jums nav nekādas nesaskaņas, kad viena saka tā, otra tā? Mēs diezgan izējam uz komunikāciju. Jā. Ja mums kaut kas nepatīk, mēs arī pasakām, ka nepatīk. Un tad mēs arī tā kā nodiskutējam, ko mainīt, ko nemainīt, kas kurai labāk patīk, kāpēc patīk. Un kaut kā arī nonākam pie tā kopsaucēja. Nu, ir bijis diezgan, es domāju, bieži arī, ka piemēram nepatīk, ko vienu otru izdomā. Okay, un Sāra saka, bet pagaidi atceries to. Un tad man tāds, un es biju aizmirsis kaut kādu lietu. Un tad man tāds, ok, tad nē. Tad dažreiz ir arī tā, ka mēs vienkārši paņemam mazāku daudzumu. Tikko arī mums nāks tagad vienas komplekts, kurš ir tā kā
mana ieviešana, bet mēs paņēmām mazāku daudzumu, tā kā, lai iztestētu, vai tiešām būs, jo, nu, tā kā atkal Sārai varbūt liekas 50-50, un tad ir arī Sviedrijas, kuras man likās 50-50, bet ir aizgājušas, un tā bija Sāras iniciatīva. Bet pārsvarā visas dizainēšanas mēs tā kā satiekamies un kopā izveidojam uz vietas, tā kā, nu, tādas sapulces, prāta vētras, kā to visu sauc, kad vienkārši. Jā, jo ideja ir daudz, gribas jau ļoti daudz ko arī pasūtīt, vai ne, bet tu nevari. Tev ir jābūt noteiktam tam skaitam, lai tu varētu pasūtīt tajā vienā krāsā, un tad tu nevari izvērsties uz, piemēram, 20 krāsām, piemēram, velvet sviedriņas vai velvet komplektiņu. Tā kā, nu, ir jāsaprot, ko tu vēlies, jāatcijā tās lietas, ko tu nevēlies, un tad... Jā, mēs arī ļoti uzklausām, skatāmies, kas ir, nu, populārs, ko pērk, kas Kas jums ir top sviedrnīte? Top ir, top vairs nav, ir tumšs, zilais ir top, un ir brūns, mēs neitrālie krāsas ir ļoti top. Jā, tumšas un neitrālas krāsas, kaut arī melna tieši nē, tieši tā kā tumšie toņi visi. Jā, nu, navy ir noteikti top, tagad mums arī nāk cik 3 vai 4 dažādi veidi ar navy, tāpēc, ka vienkārši izpirka, nu, tā zibenīgi un... Jā, tas tā kā tiešām ir, bet arī varbūt, zin kā, daudz pērk, daudz reklamē, uzreiz citi pavelks līdzi. Tā kā varbūt arī tas, bet tīri tā arī, nu, piemēram, zilās segas, sarkanās vēl ir visi izmēri, zilo vairs nav, zilās tikai 165. Līdz ar to, nu, kaut kas tai zilējai laikam ir, kad vairāk piesaista cilvēkus. Jā, nu, tā ir tāda, tāda pamatkrāsa, jā, bet, protams, arī mums bija tagad ar spīdumiem visādi, tos arī uzreiz izķēra visus. Kas ar spīdumiem sviedrenes? Jā, tādas ar glitteru, tā kā sviedrenes, tās visas ir, tās bija spilgtākās krāsas, bet arī tām pašām arī tumšākās krāsas gāja vairāk kā spilgtākās. Nu, vēl gaiši rozā. Nu, tas ir vēl tā kā arī tāds, kas patīk cilvēkiem, bet tur jau, protams, piemēram, es arī esmu rozā fans, jūs vienmēr atvērsiet manu skapi un redzēsiet, redzēs pirkšu rozā, bet ir atkal mana draudzene, kurai ir skapī tikai melns. Viņi nekad nepirka šo rozā. Tas atkal kā pēc cilvēkiem, bet pārsvarā kaut kur izlīdzsvarojas, bet visvairāk stokā mums ir lielās sviedrītes palikuši. Tā kā, tas var būt tāds. Jā, mums, man liekas, abām pašām visvairāk patīk tomēr tie košie toņi, tāpēc arī mums pārsvarā ir palikuši tikai košie. Bet mēs pielāgojamies, nākamais pasūtījums ir vairāk ar neitrālākiem, lai izlīdzinātu to piedāvājumu un visi varētu sev atrast, kas kuram patīk. Jā. Un nekādi jums produkti vispār ir pieejami? Sviedrenes galvenais? Apauši, jā, sviedrenes un komplektiņi, tad ir segas, staļas segas 70 gramīgas, 2 krāsiņas, zila un sarkana, tad ir vafele, kurai mēs jau esam atraduši, ka mēs varam arī noņemt flīsu. Tā kā tur apakšā tagad ir flīzes, bet ja kāds vēlas, tad mēs varam arī noņemt un būs tikai vafeļu sega. Un, jā, ādas apauši pagaidām mums vēl ir. Jā, mums cimdi jāšanas. Jums ir jaciņas. Jā, jaciņas, bet tās ir priekš mums, mūsu komandai. Mēs viņas domājam ražot, bet uz jāšanas mēs arī tā kā, mēs sliecamies to, ka kaut kad mēs atvērsim noteikti to jāšanas jātnieku apģērba daļu, bet pagaidām mums ir ar ko noņemties. Jā, kādi jums ir tuvākie mērķi? Labi, tas slins, jā, bet kādus produktus jūs vēl vispār vēlētos attīstīt? Es gribētu attīstīt ļoti kājsargus, bet kājsargus arī funkcionālus. Jo, Kāds ir funkcionāls? Kā sauc to tavu firmiņu? Jā. Ir tāda viena Anglijā, jā. Viņi vienkārši ir elpojoši, jo pārsvarā tās stiegras ar tiem kājsargiem ļoti uzkarst, un tīpaši vasarā plus 30 grādos. Es negribu stūķēt savam zirgam tos kājsargus, ka pēc tam es zinu, ka tās stiegras tur būs plus 20 grādi viņām. Man gribētos kaut ko likt savam zirgam, kas ir elpojošs, bet tajā pašā brīdī viņš pasargās to stiegru. Redz, es esmu vienkārši tāds kā... Tie ir tie kājsargi, es arī nopirku pagājušajā gadā. Tie Equilibrum, tāda firma, viņi ir 3 slāņi un viņi ir, viņiem pat cauri var redzēt, viņiem ir tādām pumpiņām, viņi vispār nekarst. Tu noņem tos kājsargus pēc treniņa, viņi ir sanāk pa tādiem kvadrātiņiem, ka viņi piekļaujās arī tai kājai, un viņi nesakarst, un viņi aizsargā, viņi tāpat ir cieti. Viņi nav tur... Viņi slāpē to triecienu, bet viņi tajā pašā brīdī ir elpojoši.
Jā, tāds būtu ļoti labs produkts. Jā, nu es saku, to ideju ir daudz. Vienkārši tas, ka viņas ir jārealizē un kamēr mums ir jāņemās, piemēram, ar tiem pašiem sociālajiem mēdījiem, mēs nevaram piesaisties šim. Tad jūs meklējat cilvēku. Jā, kad ja būs cilvēciņš, tad mēs varēsim pieslēgties vairāk tā kā pasūtījumu veidošanai, dizainēšanai un kaut kādai domāšanai un prāta vētriņas atkal veidot, jo šobrīd vienkārši ir tā, ka uz visām pusēm ir mazliet, bet līdz galam tā kā nav nekur. Jā, šobrīd tā enerģija visvairāk tiek novirzīta tieši sociālajiem tīkliem un sociālo tīklu saturam, tāpēc arī varbūt pie tās līnu sadaļas mēs nevaram pieķerties, jo vairāk neatliek ne spēka, ne laika par to domāt un vajadzētu sadalīt. Jā. Varbūt pastāstiet, varbūt kāds skatītājs varēs jūs uzrunāt. Skatītāji, tā kā, ja jūs gribat, tad jūs varat mums atsūtīt vienu video, kur jūs reklamējat jebkādu produktu. Tam nav jābūt mūsējam produktam. Vienkārši atsūti, kā tu vari runāt kameras priekšā, varbūt kādu mazu editiņu pieliec klāt, tekstiņu, vēl kaut ko, lai mēs varam pēc iespējas vairāk novērtēt, vai tu būsi sadarīgs ar mūsu komandu, un tajā video arī mazliet varbūt ietver informāciju par sevi, bet tas nav obligāti, var arī to uzrakstīt, kā meklēsim kādu, kas būs mūsu komandas biedrs un partneris, un nav jābūt meitenei, mums bieži atnāk, un tiešām jābūt meitenei, nē, tu vari būt arī vīrietis, mēs neesam uz vienu dzimumu vērsti cilvēki. Un tas nebūs par velti. Mēs varam tevi atalgot ar produktiņiem. Nodrošināsim gan no jaunajām kolekcijām, vecās kolekcijas visu laiku produktu pieplūdumu, bet arī produktus, ar ko strādāt. Tā kā sīkākai informācijai vienkārši sazinamies, bet tas video, tā doma ir vienkārši jo radošāk, jo labāk. Tā kā gribam redzēt to radošo pusi visiem. Protams, sekot trendiem līdzi un tā, jo lielākā daļa no mūsu klientiem ir varbūt līdz 14, 15 gadu cilvēki. Tā kā jūs kā meklējat kādu, kas jums varētu video taisīt ar jūsu produkciju? Jā, mēs vienkārši aizsūtītu uz jebkuru stāli, kur tu atrodies, bet tev ir jābūt pieejai zirgiem. Varbūt būtu ideāli, ja tu arī lec sacensībās, lai varētu arī sacensību atmosfērā parādīt mūsu produktiņus, jo šis ir varbūt pirmais baneris, bet mēs turpināsim veidot. Mums būs vajadzīgi vēl publicitāte, ir staļi, kas prasa mūsu banerus izlikt vienkārši pie sevis. Līdz ar to mums vajag vienkārši kādu, kas varētu pēc iespējas vairāk taisīt to saturu ikdienā, un viņam tas tā kā nebūtu piespiedu lieta, ka viņš to vēlas darīt. Un dažādiem produktiem, dažādiem zirgiem var atspoguļot to mūsu produktu. Tas grafiks viņam arī būtu plus mīnus kādi 2-3 video, varbūt nedēļā. Nedaudz, varbūt pat mazāk, atkarībā no kāda video ir. Protams, arī atbildēšanas varbūt uz ziņām vai ielikt storijas, storiju vairāk, tos vajag regulāri. Jā. Saprotu labi, tad skatītāji jūs vēlaties. Kur ar jums var sazināties vispār? Equivance Premium profilā Instagramā var rakstīt, man liekas, ka mājaslapā nevarēja, tur varēja tikai iesūtīt savu ēpastiņu. Mājaslapā uz ēpastu. Jā, bet ir arī ēpastiņš info@equivancepremium. info.equivance@gmail.com. Jā. Kā bija ar mājaslapas izstrādi? Viegli, grūti? Jums arī kāds palīdzēja? Tur vispār bija stāsts reāli. Jā, tur palīdzēja, bet beigās atkrita. Un tad beigās mēs izveidojām līdz galam visu. Mēs sataisījām pašas. Pašas, jā? Jā. Oh my God. Jā, bet nebija, pa lielam vienas dienas laikā mēs piebeidzām to visu. Salikām video. Iepriekšējās dienās vienkārši viss bija jāsfilmē, jo tajā brīdī, kad mēs taisījām, mums vēl nebija nekādu video vai foto ar visu jauno produkciju. Mums bija atnākusi jaunā produkcija, mums bija jāpalaiž mājaslapa. Tas bija tas sākums, kad arī viss bija varbūt diezgan sasteigti, bet tajā pašā brīdī sanāca. Bet tagad mēs gribam visu to mājaslapu mazliet uztaisīt pārvērtības un sataisīt kaut ko pavisam savādāk. Jūs uz Shopify vai? Jā, uz Shopify. Jā, tā kā tur arī palīdzēja ļoti draugi, to sākumu ļoti palīdzēja, jo mums vispār nebija nejausmas, ko tur darīt, parādīja, kas jādara, un tad mēs arī tālāk visu veidojām. Tagad arī mēs mierīgi, bet tur vajag arī veselu dienu piesēsties, lai visu to pārveidot, jo īstenībā Shopify ir diezgan sarežģīts. Viņš nav sarežģīts, bet ir sarežģīts. Tas nesaprotams ir ļoti. Tur jāpieķerās. Jā. Tur ir, ja tu vēl īpaši kā es neesmu tehnisks cilvēks, vienkārši dažreiz varu paskriet garām tai nodaļai, kuram man vajadzīga, un vēl meklēt stundu, un tad apstāties un domāt, es viņā atrodos jau stundu, vai ne? Un te ir tas, kas man vajadzīgs. Tā kā pa lielam, jā, vienkārši,
Vajag fotosesiju, vajag sabildēt produktiņus, sagaidīt jauno kolekciju. Jā, noteikti arī jāietver tā personalizācijas sadaļa. Jā. Tur arī vesela nodaļa, lai varētu arī internetā šo pasūtījumu, piemēram, arī veikt. Tā arī būtu vienkāršāk, kur uzreiz jau var uzrakstīt visas vēlēšanās. Ko tu vēlēsies? Cik daudz un ko. Jā, vienīgi Shopify baigi dārgs, ja tu gribi tur karti pievienot, vai jums jau ir tur karti pievienot? Mums ir viss, mums pilnīgi viss ir jau pievienots arī... Un cik jums mēnesī jāmaksā par Shopify? 27 eiro. Jā, jums Jā. pa lētu aizgāja? Jo Mums tas draugs mums palīdzēja, mums tā arī sakārtoja. Viņš arī pievienoja visus maksājumus, visu, kas tur vēl visādas tās aplikācijas, kas tur klāt iet. Shopify jums noņem kaut kādu tur? Jā, ir 2% vai... Jā, viņš 2-3 noņem nost. Jā, kaut kas tāds. Bet nav tik traki. Mēs esam pateicīgi, ka vispār ir tāda iespēja, jo, piemēram, pārstas mājaslapas izveidiem, man tur tēvs taisīja viesunamam, viņš tur samaksāja visiem šiem izveidotājiem 500, tad vēl kaut kāds uzturēšanas, tad vēl tev jāpērk tā pati lapa. Līdz ar to tur bez 1000 neizbrauks cauri. Bet Shopify ir ideāli priekš internetu veikalu. Jā, tieši tā. Ja mums, tur jau viss ir, tikai samaksā pa visu. Jā, tur ļoti ērti arī ir mainīt inventorijas, cenas, atlaides, uzlikt, kaut ko samainīt. Arī telefonā visu var izdarīt. Ja kaut ko, piemēram, uzreiz tirdziņā nopērkt, var izņemt no tā inventorija ārā, lai nesanāk dubultā, piemēram. Tā kā mums ir tā aplikācija, un vienkārši ātri uzspēd mīnusiņu, viss tev vairāk tur nav. Tie jūs pašas, ja tagad pa to mājaslapu. Jā, protams. Tikai un vienīgi. Jā. Un kā jūs visi tagad savienojat? Vai jūs pabeidzāt universitāti jau pabeidzāt? Zirgi, šis un darbs? Un kā jums... Kā jūs atpūšaties? Kā jūs vispār atslēdaties no šī visa? Zirgu tirdziņos. Ir grūti, jā. Tas vienkārši... Ir tas pārbaudījums, kas laikam ir jāiztur, bet mēs vienkārši ilgi turējāmies arī pretī tam, ka mēs gribējām to divatā izdarīt. Varbūt, ja mēs būtu laicīgi arī atraduši to trešo cilvēku, jo mums ir 2 sponsorētie jātnieki, bet ar to nepietiek. Varbūt viņas nejūt arī tik ļoti liela motivācija kaut ko katru dienu likt. Un, protams, tas ir tā kā, tu viņus atbalsti. Viņām nav nekāda pienākuma mūs reklamēt, bet ja viņas to dara, mēs esam ļoti pateicīgas. Tā kā līdz ar to, redz, tur mums vajag tā kā... Vispārīgi. Tā kā ir grūti, bet mums vajag to trešo cilvēku. Pagaidām mēs cenšamies tā, ka vienkārši ir kaut kas jādara, vai jāuzdizainē kāds pasūtījums, vai jāskaita inventorijas, vai kaut kas tādas lielās lietas. Mēs parasti noliekam 1 dienu nedēļā. Mēs tagad satiekamies uz pāris stundām, to vakaru arī atvēlam un visu izdaram. Un ikdienā, protams, ir tāpat notiek, ka visu laiku mēs rakstamies, visu laiku kaut kas notiek. Bet tādas lielās lietas parasti ir 1 diena, bet tas vienkārši kļūst par kādu ikdienu. Visu laiku ir komunikācija, visu laiku visiem atbildēšana. Tas varbūt nav tā kā darbs, tas ir vienkārši tā kā tu esi to pieņēmis, tiešām kā jau integrējis kā daļu no ikdienas. Un tad tu vienkārši saproti, kad ir tās lietas, un tu nedomā par to, ka tagad šis ir... Man šis pienākums obligāti jāizdara. Tu tur vienkārši saproti, jāizdara un viss vajag. Un tas ir arī viss tā kā... Kā mēs atpūšamies, sanāk kaut kur aizbraukt un tad tāpat man sanāk sārēji zvanīt no sārā. Es cenšos nolikt telefonu, un parasti telefons vispār nav pie manis brīvdienās, bet... Tas ir labi, jā. Bet tāpat jau sanāk, ik pa laikam kaut kādas steidzamas lietas, vai pēkšņi kaut kas ir pamainījies, un vajag tā kā izdomāt, izlemt, ko tad mēs daram. Jā. Pa lielam tā, kad jābūt gatavai zvanam arī 3 naktī, un tas ir arī viss. Nezinu. Mēs pagaidām vēl neesam atpūtušās. Man liekas, neviens brīdis nav bijis tāds, ka mēs esam pagaidām nolikuši šo visu, bet mums tikko palika gadiņš, tā kā varbūt arī nav tik traki tas, kad vēl vienkārši nav bijusi varbūt arī liela vajadzība no tā visa. Un kā ziemā arī braukšiet sacensībām, vai kāds jums pēc sacensību braukāšana? Domājam, ka jā, jo mums tieši uz rudeni plānojas jaunā kolekcija atnāks tieši un būs jābrauc parādīt, un tas būs kā reiz uz ziemas sezonu. Tā kā noteikti kaut kur parādīt. Paspēsim oktobrī, septembrī beigās, bet tad jau redzēs, jo mēs tikko pielikām vēl klāt. Mūsu iejādniekiem Sviedrnīcas neaizmirsām par jums. tā kā mēs jau domājam, ka jā, jau tur gāja uz beigām, tad mums bija tāds, nē, klausieties, mums vajag vēl.
Tā kā mazliet paildzinājām. Man tāds jautājums, tā, ka jūs braucat uz sacensībām, jūs tur pa brīvu varat tirgoties, vai jums tā kā, vai kādi jums ir nosacījumi? Tas viss pārsvarā ir pret sponsorētajām balvām galvenokārt. Okay. Jā. Nu, ļoti daudz. Jūs kādu maršrutu tā kā nosponsorējat? Jā, vai... Mēs esam sponsorējuši arī veselus maršrutus. Jā, ir bijis arī, ka mēs vienkārši sponsorējam ar dāvanu kartēm, kastītēm. Ir bijis, ka mēs arī dodam pat 3 sviedrus un tā tālāk. Tā kā, tas ir vienkārši attiecīgi no tā, cik agri ir bijusi tā komunikācija, kur ir sarunāts un cik daudz mēs piekrītam. Tā kā viņi var paprasīt vairāk, mēs piekrītam mazāk. Parasti mēs vienojamies par kaut kādu vidusceļu. Bet, jā. Ir arī, kur neko neprasa, vienkārši priecājas, ka atbrauc tirgotāji. Atmosfēra. Tāpat jau tā ir atmosfēras nodrošināšana. Cilvēkiem iespēja, kāds atbraukt, paskatīsies, pastaigās. Jā, man liekas, tas baigi forši, jo vairāk tie veikaliņi, jo man liekas, labāk ir cilvēkiem interesantāk. Jā. Un kā ar heiteriem, ir kaut kāds heits? Nav? Ir bijis, ir dzirdēta kritika visāda, varbūt ne tieši gluža. Varbūt tā kā internetu veikalā, jā, bet tiešām caur cilvēkiem, vai ar kuru tev ir bijis pašam strīds, jā. Un tā kā viņš tev vairs nevērtē kā biznesa īpašnieku, bet viņš tev redz kā cilvēku. Un tad viņam daudz vieglāk kaut ko sliktu pateikt par tevi. Bet tīri tā, varbūt kāds gājis garām kaut ko pateicis. Jā. Bet, ne jau tā, kad uzbļāvis virsū, jā, bet vienkārši tu dzirdi, protams, ka tu jau klausies, vai ko runā tur, vai vēl kaut ko, tā kā labi, tu tur nelien un tajā sarunā un neiejauksies, bet, ja tu stāvi tur metra attālumā, tu jau dzirdi, ja kāds runā. Bet nav daudz. Es neteiktu, kad ir, es vispār neesmu sajutusies tā, it kā kādu brīdi man bijis tā kā bēdīgi vai tā kā skumji. Jā, mēs arī kritiku neuztveram tā kā kaut kādu briesmīgu lietu. Mēs to uztveram kā iespēju attīstīties. Jo mēs arī dzirdam, ko saka, un tad mēs padomājam, varbūt tā arī ir. Tad mēs kaut ko pamainam. Jo ir bijis daudz, un kas tur pasaka, kas tā par krāsu, vai kas tas tāds ir. Vai tur kaut kas ir nepareizi, vai tas nav vērti, vai tas nav vajadzīgs. Un tad mēs arī to uztveram, pārdomājam, varbūt ir taisnība, kaut ko pamainam. Jo, tas nav jāuzsver. Es nezinu, mēs esam vispār, man liekas, ļoti pozitīvi. Tāda sajūta pretim mēs noteikti neheitojam nevienu. Mēs arī visus, arī, ja tu atnāc un kaut ko sliktu pasaki vai kā, un nenopērc vai kā, un aizēja kaut kur citur, varbūt nopērc vai ko. Mums nav sliktas domas par to. Katram ir sava gaume. Mēs esam priecīgi, ja tu izvēlies mūsu, bet ja tu neizvēlies, mēs arī esam priecīgi, ka tu atradi to, ko tu gribēji sev tieši, ko tu vēlējies. Un, katram ir sava brīvā izvēle. Galu galā tā ir tava naudiņa, tu viņu tērē, kā tu vēlies. Un mēs vienkārši tev varam piedāvāt to, ko mēs tev piedāvājam, bet ja tu to neizvēlies, it's fine. Tā kā tiešām... Mēs ceram arī visiem, tiešām mums nav bijis tā, ka mēs tur, nezinu, it īpaši ar mūsu jātniekiem. Man liekas, ja kāds redzētu, ja kāds stāvētu blakus un redzētu, kā mēs iekšēji vienkārši, jā, būs tīrs maršruts, jā, būs sviedrīt, jā. Tā kā vienkārši mēs esam kā mazi bērni, viņi piepildījuši savu sapni un tagad fanojam par katru, kurš izvēlēsies mūs. Tā kā es nezinu, es domāju, ka vienkārši arī tas heits, nevienmēr tas tiešām jāuztur kā slikta lieta. Jā. Bet internetā vispār, man liekas, nav bijis. Es neesmu redzējis nevienu sliktu komentāru. Un, ja ir bijis, tad tur ir bijis viens TikToks, kur kāds izdomāja paheitot uz kādas meitenes tur rokām, jo viņa redz, viņa prāt nesot padevusi pavadas zirdziņam, bet tas pilnīgi, arī. Tā bija tā pirmā reize, kad es varbūt pirmo reizi gandrīz kādam iekomentēju pretī, jo man tā nelikās, bet tad es to penteru izdzēsu ārā un domāju, lēdīt slāgi. Jā, tas ir tādas diskusijas, kas pavēršas zem TikTok video, bet tad man bija tāds, tas tāds, jā. Jā, tā ir māksla, mācēt neatbildēt viņiem. Jā. Es arī nekad dzīvē neesmu savu vispār heitu komentāru rakstījis vai vispārīgi komentējis kādās šādās situācijās, kad tur sāsinās un tikai tur tīna kaut kur, un tur tāds, oh my god, kas tiem cilvēkiem vainas. Bet es vispār uzskatu, ka šī kultūra ir diezgan saindēta. Tā kā ne tikai zirgi, bet zirgu jātnieku kultūra, bet vispārīgi palasot komentārus arī par tie dzīvnieku aizstājumu mūsdienās un viss. Tā kā vairs nav robeža nekam, uztais viltus profilu un tikai aiziet. Ja tu mums pienāc sejā pasaki, mēs to uzturam kā iespēju attīstīties, bet ja tu rakstītu, pat ja mums arī rakstītu heitu,
Mēs gan jau laistu grausī. Jā, mēs baigi tā. Nesasaukt Neņemam to. pie sirds. Jā, tā cilvēki, es uzskatu, ka diezgan nelaimīgi. Nu, tie, kas Jā. to visu raksta. Jā. Jo, piemēram, es arī, es nevienam nerakstītu. Jūs katrs darat, ko jūs gribat. Tā esat kādas krāsas, vienam grib. Kāda man vispār atšķirība? Tā kā tev nepatīk, tu nepērc. Un viss tas ir arī, kur tā aprobežojas tā mūsu kā apmēram saskara ar to cilvēku. Ja tev nepatīk tā krāsiņa, viss. Jā, tie cilvēki ir ļoti nelaimīgi, un tāpēc viņi Jā. kādam citam kaut ko grib. Tieši Forši, un varbūt jūs varētu kādu motivāciju jauniešiem pastāstīt. Varbūt viņi arī vēlas uzsākt kādu biznesiņu Latvijā. Kā jūs varētu viņus motivēt vai iedrošināt arī darboties? Noteikti vajag mēģināt darīt un vajag komunicēt ar cilvēkiem. Noteikti vajag rādīties sabiedrībā un sociālajos tīklos. Tas ir vienalga, cik tev ir baili. Mums arī ļoti nepatika pirmajā video vispār 15 reizes vienu video pārfilmē. Tas ir šausmas. Tagad ir tā, ka tu vari vienu reizi nofilmēt, bet arī, ja ir bijusi pauze, tāpat viņš 5 reizes tas viens video tur to. Tiešām tā kā nav ko baidīties. Sliktākais, kas var būt, ir nesanākt. Un tu būsi pamēģinājis. Tā būs tā kā, tiešām no sirds var ieteikt, ka tas tev tāpat dos tik lielu pieredzi, vienalga, vai tev sanāks vai nesanāks, ka tu pēc tām 2-3 reizēm, kad tu būsi pamēģinājis, un tev beidzot sanāks, tu būsi pateicīgs. Jo neviens jau nepiedzims olimpiskais sportists, vai neviens nepiedzims. Uzreiz par miljonāru kaut kādā biznesā. Tas viss vienkārši vidējais, vispārīgi, ar ko es sev vienmēr mierinu, ka vidējais, kad biznesa izdodas, kad nostabilizējas un sāk pelnīt 5 līdz 7 gadi. Tas nav tā, ka tev būs 1 gads un tagad tu būsi top. Tā kā ir jāgaida, tas viss ir ar laiku. Tāpat kā tu uzkrāji ļoti lielu pieredzi, un tad tu arī pēc 5-7 gadiem tev jau ir uzkrāta pieredze komunicēt, atbildēt, saprast, kā strādāt tādu situāciju, tādu. Tā kā vienkārši nebaidies, sāc ar kaut ko, un tad pamazām pa ceļām tu atradīsi to savu ceļu, sevi, savu produktu, kā tu to vēlies pozicionēt. Tā galvenais ir sākt ar kaut kādu vīziju, misiju, kas nav nauda, kas nav nopelnīta. Jā, tas ir galvenais. Ja tu tikai gribi ar šo lietu nopelnīt, visticamāk tas nesanāks, jo tur nav nekādas pievienotās vērtības. Ja tev ir kaut kas savādāks, ja tev ir tas, nezinu, kaut vai es gribu pasauli padarīt tīrāku, vai es gribu pasauli padarīt šādu vai tādu un tādu, vai tas tev kaut ko nozīmē. Uzreiz visticamāk tas jau ir 50%, ka tev izdosies kaut kas vismaz no tā, ko tu iesāki. Jā, noteikti jārādās cilvēkos, jo cilvēki, ja viņi zina, ja viņi tevi redz, viņi tevi arī atcerēsies. Tas ir tāds vairāk no mārketinga un visas tirgošanas, lai tevi pamanītu. Labi, meitenes, paldies! Bija ļoti interesanta saruna. Ļoti forši visu pastāstīt. Un varbūt vēlreiz pasakāt, kur ar jums var sazināties. Ar mums var sazināties sociālajos tīklos, kas ir Instagram, Facebook, TikTok, šādi pat ekvivalents premium. Un e-pasts ir info.ekvivalents@gmail.com. Tur vairāk noteikti var par tādiem personalizētajiem pasūtījumiem, visu tādu informāciju. Tur mēs arī varam visas vizualizācijas sasūtīt un tā. Jā, centīsimies atbildēt 1 dienas laikā. Superīgi. Tā, paldies. Labi, paldies jums! Paldies tev! Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Tā.